Tilta bukšu nomaiņa. Tas ir kārtīgs jājam zirdziņš CSDD. Respektīvi es, lai mainītu tās bukses, nečakarējos uz automašīnas, tur pāris skrūvus atskrūvēju un detaļi ir uz grīdas. Respektīvi šīs ten briesmīgās bukses ar šiem dzelžiem. 2 gadu apakaļ viņa ir mainīta. Un tagad viņa ir tāda, kā rokām var izņemt. Un šitas viņiem apskatē ir kārtīgs jājam zirdziņš. Tad bukse, ko mēs redzam arī otrā pusē, ir pilnībā pa galam. Atdalījusies no metāla virsmas. Viņas ir 2 gadu apakaļ mainīts. Lamforders, dārgais, labais. Nu labi, nespriedīšu par detaļu kvalitāti, bet ko es redzu jau uzreiz, kad īsti viņa nav savā pozīcijā, varbūt izgriezusies. Nezinu, kaut gan šī daļa nav atdalījusies, bet nu labi. Tas štruns. Mēģināsim nomainīt. Tātad, lai pareizi mainīt šīs bukses, ir 2 varianti to darīt ar āmuru. Respektīvi vienkārši sist iekšā, sist ārā. Vai otrs variants ir ar speciālu instrumentu to darīt. Es to darīšu ar instrumentu. Nu, tad parādīšu, kā viņa mainās. Nu, man patīk nevis ar vītni vilkt ārā, bet uz preses to darīt. Attiecīgi viss presēm ārā veco buksi. Šādā izpildījumā. Tad vecā buksa mums ir ārā izpresēta. Nu, lūk, un ir jaunai. Šeit ir tāds paplatinājums, kuram ir precīzi jāsapas ar šo tādu izgriezumu. Mēs, lai to trāpītu, jo viņi var iepresēt tā un tā. Bet viņai ir jābūt diezgan precīzi. Mēs atzīmēsim ar flomasteru līniju, lai mēs varam pareizi nopozicionēt. Protams, jāiztīra sēža, lai nav tur liela rūsa. Iesmērēsim ar kaut kādiem roņu taukiem vai delfīnu asarām, lai tas viss vieglāk mums slīd iekšā un presējam iekšā. Nu un šādi atkal uz preses, presē iekšā. Nu, lūk. Viss ir atdūries. Viss, buks ir iekšā. Laišam vaļā. Tā bukse mums ir iekšā. Šis ten robiņš mums sapas ar šo ten izgriezumu. Vidējais attālums mums tagad ir 17. Nu, bišķi vairāk kā 17. Nu, tas kā kurā vietā pamēra, bet principā 17 līdz 18 mm. Nu, jāreiķinās, ka tā ir presā detaļa, kad viņa nebūs ļoti, ļoti precīza. Mērījāmies plus to vēl tādu gropītu, bet jā, viņa ir nopozicionējusies, manuprāt, bišķiņ pareizāk. Ja mēs paskatāmies pēc instrumenta un veco buksi, mēs varam nojaust, ka tā buksa tomēr laikam nestāvēja īsti pareizi, kā viņai bija jāstāv. Pirmkārt, viņa slīpa ir stāvējusi, otrkārt, viņa tā kā nav pareizā dziļumā bijusi. Tā kā ne par vēl tie instrumenti ir izdomāti. Un plus vēl, lai mēs upgrade uztaisīsim, mēs līmēsim virsū vēl šādas ten malas buksēm, kas attiecīgi
neļaus ūdenim iekļūt starp metālu un gumijas daļu, kas tomēr arī, es domāju, ka paildzinās to bukses dzīvi. Un plus vēl tāds, kad apskatē ir uzlīmēts šīs malas apskatē, viņi īsti neredz, vai viņi ir atplīsus vai nav atplīsus. Bet, šoreiz mēs nemēģinām kaut ko slēpt. Mēs mēģināsim uztaisīt tā, lai tā buksa nedaudz ilgāk kalpo nekā 2 gadus. Šādi izskatās tātad mums iepresēta buksa. No abām pusītēm ir uzlīmēts tādas maliņas virsū aizsarga, kas aizsargās to, lai ūdens netiek starp gumiju un metālu. Un šeit ir otra bukse. Labi, bija displejs ārā, bet arī uzskatām, lai redzētu, ka šeit ir atstarpe un šeit ir atstarpe. Tad arī stāv šķībi. Tā kā tie, kas grib teikt, kad pirms dzen iekšā, respektīvi viņi samēra un ieliek principā tikpat, cik bija. Jā, bet vai viņi stāv pareizi? Diez vai. Un nav jau zināms, kas ir iepriekš darīts, vai tā buksa ir iepresēta pareizi. Tā kā es teiktu, ka bez šī instrumenta ar 100% garantiju, ka tā buksa ir pareizi iepresēta, principā nav iespējams uzstādīt šīs bukses. Jo ten arī, ten pieņemsim atšķirību. Ten ir 15 mm. Un šī pusē mums ir 19 mm. Diez vai viņi pareizi. Tā kā lūk tā. Katrai lietai ir savs instruments. Nesaku obligāti tieši šāds jāizmanto, ir vēl dažādi. Šis ir viens no. Teorētiski viņš ir domāts arī uz mašīnas, ka tu vari izpresēt, bet viņš ir tik stulps, kad principā tas, es teiktu, ka tuvu nereālam to izdarīt. Tad vajag ar 2 vītnēm no abām pusēm, lai šis ten ir tāds muļķīgs instruments. Bet uz preses, jā, nekāda problēma. Galvenais ir tas, kad ir pareizais attālums un ka tu var uzlikt nepresējot no bukses ārā to vidējo dzelzi. Tā es arī redzēju, ka tā dara. Tā kā tālūk. Tā arī izskatās otru ielikt. Atliek tikai salikt uz mašīnu.